runājam par stresu skolotāju darbā, ikdienā, manuprāt, svarīgākais ir prasmīgi atrast konkrētus, praktiski noderīgus paņēmienus, kurus jūs varat izmantot nevis kaut kad, bet uzreiz. Un te mēs varam runāt par dažādiem paņēmieniem. Došu jums dažus piemērus. Tad, piemēram, rīta iesākumā, tad vēl pirms pirmās stundas, ir vērts atvēlēt sev pāris minūtes tādai kā meditācijai, vienkāršam klusumam, kādam labam elpošanas vingrinājumam, kas var izpausties tā, ka jūs 3 reizes dzīvi ielpojat, nedaudz izstaipaties, sevišķi sprāndu, ja, kas parasti ir savilkt no stresa, izstaipat, un varbūt iedzerat kafiju kādā īsā brītiņā, neizmantojot tajā brīdī telefonu, nelasot mediju ziņas. Ko tas dara? Vienkārši, bet tas palīdz noskaņot jūsu prātu, lai pati diena nesāktos steigā. Otrs paņēmiens ir ievērot mikropauzes starp mācību stundām. Protams, ka tām nav jābūt ilgām, mēs arī bieži nemaz to nevaram atļauties, bet pietiktu kaut vai ar 1 minūti, lai jūs varētu padzerties ūdeni, varbūt izietu mazliet pastaigāties, izkustēties gaitenī, vai vienkārši uz brīdi aizvērtu acis un noskaņotos uz savu tādu prieka un tādu miera vietu. Protams, ka šīs prakses pieprasa, ka jūs tās praktizējat ikdienā, ka jūs tās ieviešat un padariet par paradumu, lai tās vispār strādātu. Taču tās palīdz neuzkrāt spriedzi ilgtermiņā un saglabāt jūsu enerģiju līdz pat pēdējai mācību stundai tajā dienā. Daudz stresa var izraisīt arī steiga ar mācību materiāliem. Tāpēc vēlos jums ieteikt sagatavot tā sauktos stundas komplektus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši skaidrojot, kā jums tātad ir katras klases mapīte, to var veidot fiziskā taustāmā formātā vai digitāli, tas ir atkarīgs no jūsu mācību priekšmeta vajadzībām, bet tā var būt arī, kā teiksim, soma, vai varbūt pat, ja iespējams, skola jums nodrošina tādu kā ratiņi, kurā ir pieejams viss nepieciešamais. Lai nav jāmātājas starp kabinetiem, ar pilnām rokām, ar grāmatām un citiem materiāliem. Tātad, ja jūs sakārtojat un labi organizējat vidi, kurā jūs darbojaties, viss ir par rokai, viss ir pārredzams, saprotams, tas arī samazinās jums stresu. Un, protams, vēl vienu principu es varu ieteikt, tā sakot, 3 lietu noteikumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katru rītu ir vērts veltīt īsu brītiņu, lai pierakstītu 3 svarīgākās lietas. Ja nevar pierakstīt, tad vismaz padomāt par 3 svarīgākajām lietām, kas jums noteikti tajā dienā ir jāpaveic. Jo, kad tās ir paveiktas, tad viss cits ir kā tāds bonus, kuram ir nepieciešams, ka jūs savu uzmanību atslogojat. Tas nenozīmē, ka jūs neuzņematies atbildības, vienkārši nozīmē, ka jūs izvirzat prioritātes un nepārslogojat lieki sevi. Šī vienkāršā kārtība mazinās sajūtu, ka viss jāpadara steigā, uzreiz, un tas savukārt neļauj sajust gandarījumu par paveikto. Un, protams, ir visbeidzot nepieciešams strādāt pie motivācijas. Tad šajā video es varu dot dažus īsus padomus, lai mūsu saruna būtu maksimāli konkrēta un praktiski noderīga. Ja jūs jau šim pievērsīsiet uzmanību, tas būs liels iegūms, ja jūs to padarīsiet par paradumu. Protams, mēs varam izvērstāk runāt, un to arī darām mācību platformā Teach Inspire par padziļinātām, daudzveidīgām stresa vadības metodēm, tehnikām. Vēl es, protams, varu ieteikt dienas beigās atvēlēt minūti, lai pierakstītu kaut vienu pozitīvu notikumu, kas tajā dienā notika ar jums klasē. Varbūt skolēns pirmo reizi pacēla roku,
Varbūt kāds pasmaidīja, pateica jums paldies. Ja jūs izveidosiet tādu kā dienas grāmatu, tad tieši šie mazie mirkļi, tā varētu teikt, palīdzēs jums saglabāt prieku par padarīto un arī jēgu jūsu darbā. Tad, kad jūs paņemsiet šo dienas grāmatu, atskatīsieties, tad jūs redzēsiet, ka tas jums dod tādu pozitīvu stimulu. Tad es aicinātu dienas beigās atvēlēt minūti, lai pierakstītu vismaz vienu pozitīvu notikumu, kas ar jums noticis tajā dienā ar klasē. Varbūt skolēns pirmo reizi uzdeva jautājumu, pacījot roku, varbūt kāds pasmaidīja, pateica paldies. Tas šķietami tādas mazas lietas, bet tagad, kad jūs atskatīsieties pēc kāda laika šajā dienas grāmatā, tad tieši šie mazie mirkļi palīdzēs jums saglabāt prieku par padarīto un arī tādu jēgas izjūtu jūsu darbā. Atcerieties, nav iespējams darīt pilnīgi visu. Un tādēļ ir vērts savu enerģiju, savus pūles veltīt tam, kas ir pats svarīgākais - prioritātēm un galvenajam. Un, ja jūs nespējat, tā teikt, saglabāt mieru sevī, tad atcerieties, ka to sajutīs arī jūsu skolēni. Tas stress no jums, citādāk sakot, pāries pie jūsu skolēniem, ar kuriem jūs strādājat. Stresa situācijās svarīgākais ir apzināta pauze, kuras laikā jūs nokoncentrējaties uz to, kas patiešām ir būtisks. Tad pirms reaģējat, atbildat, ir vērts dziļi ieelpot, skaitīt līdz 3, un tikai tad teikt savu pirmo teikumu. Starp citu, šī ir ļoti efektīvs paņēmiens arī no komunikācijas viedokļa, jo tas jūsu teiktajam pastiprināti pievērš skolēnu uzmanību. Ka nevis jūs uzreiz atbildat, bet nozīmīgos brīžos ieturat īsu pauzi, tas palīdzēs sakoncentrēt uzmanību un pievērst tam, ko jūs vēlaties pateikt. Tas ļauj arī izvairīties no, tā teikt, automātiskas un pārāk emocionālas reakcijas. Jo arī manā pieredzē ir bijuši tādi gadījumi, kurus pēc tam es esmu nožēlojis, ka esmu atbildējis, noreaģējis uzreiz, domājot, ka tā vajadzētu darīt, un pēc tam saprast, ka es esmu pieļāvis tomēr kļūdu. Lai no tā izvairītos, ir svarīgi šīs pauzes. Ja situācija ir steidzama, un tā tas var būt, tad ir vērts izmantot īsu frāzi, kas parāda, ka jūs tiekat galā ar situāciju. Ko tas nozīmē? Došu jums konkrētu piemēru. Jūs varat pateikt, piemēram, pagaidām apstāsimies, un tagad rīkosimies šādi. Darīsim šo soli. Šāda skaidra norāde iedod konkrētu rīcības rāmi, un vienlaikus palīdz arī jums pašiem saglabāt mieru. Un tad var būt situācijas, ka jūs saskaraties ar aizskarošu, nepamatotu tātad aizskarošu uzvedību. Un tad ir vērts izmantot tā saukto laustās plates tehniku. Ko tas nozīmē? Jūs izmantojat šo tehniku, atbildat īsi, bez kaut kādas padziļinātas skaidrošanas, un galvenais, ka mierīgā tonī atkārtojiet vēlreiz, un, ja nepieciešams, vēlreiz, un vēlreiz savu prasību. Piemēram, šobrīd turpinām darbu. Mēs tagad turpinām darbu. Protams, ka nevajag 10 reizes atkārtot, tas izskatīsies muļķīgi. Bet šādi jūs, tā teikt, noankrojat konkrētu rīcības rāmi, kas samazina stresu. Tas nedod vietu konflikta sāsināšanai un neievelk jūs tādā kā emocionālā spēlē. Jo nereti var gadīties, ka mēs satiekamies ar toksiskiem cilvēkiem, piemēram, toksiskiem vecākiem. Un tad ir ļoti svarīgi ar viņiem runājot, saglabāt konkrētu rīcības plānu, konkrētu struktūru, kas vecākiem raisa apziņu, ka jūs kontrolējat situāciju, ka jūs tiekat ar to galā un samazina viņu stresu. Samazinot vecāku stresu, mazināsies arī stress jūsos. Tad noteikti pasakiet, piemēram, cik ilgs būs tikšanās, jeb sarunas laiks.
Un kāds ir galvenais jautājums, kuru mēs tagad risināsim? Piemēram, mums ir 15 minūtes, un šodien koncentrēsimies uz jūsu bērna mācību progresu. Tas gan parādīs konkrētas robežas, gan pasargās no liekas, nevajadzīgas emocionālās spriedzes. Jo būs zināmi, tā teikt, skaidri, konkrēti spēles noteikumi. Un es teiktu, ka pats svarīgākais, pats nozīmīgākais pēc katras šādas situācijas ir atcerēties un dot sev īsu laiku, brīdi, lai jūs varētu vienkārši atjaunoties. Jo stress ir jāizvada no savas organismu, tā teikt, sistēmas. Ja. Aiziet uz gaiteni, pastaigāties, pastaiga, kustība ļoti palīdz fizioloģiski samazināt stresu. Iziet svaigā gaisā, svaigs gaiss dos mums papildus skābekli, normalizēs nervu sistēmu, vai vienkārši, varbūt, ja nav īpaši daudz laika, esat vieni tajā brīdī klasē, izpuriniet rokas, izpuriniet plecus, pakustieties mazliet. Tas palīdzēs neatstāt jūsos to spriedzi, kas veidojas, kas uzkrājas, un neņemt to līdzi uz nākamo stundu, un varbūt pat uz mājām, varbūt pat uz nākamo dienu. Atcerieties, jūs nevarat kontrolēt, kā uzvedas citi. Arī es to nevaru, neviens to nevar. Bet jūs varat kontrolēt, kā šādās stresa situācijās reaģējat jūs paši. Un mierīga atbilde, mierīga reakcija vienmēr strādā labāk nekā īsa, strupa, asa, dzēlīga atbilde. Robežu saglabāšana sākas ar skaidru apziņu, ka mēs nevaram izdarīt visu. Tāpēc atgādināšu, ka pirmais solis ir prasmīgi izvirzīt prioritātes. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešams ievērot dažus pamatprincipus, kas nav sarežģīti pamatprincipi, bet tas efektīvākais ir tad, ja jūs tos padarat par daļu no savas dzīves, jeb par pārradumiem. Tad jūs varat pierakstīt katru dienu 3 galvenās lietas, kas šodien tieši ir jāpaveic, vai apsvērtās lietas. To varat arī praktizēt katrā mācību stundā. Ja? Tad pirms sākās mācību stunda, jums ir, teiksim, īsts 5 minūšu brīdis. Nofokusēties uz to, kas ir svarīgākais tieši šajā mācību stundā, un pie tā maksimāli cenšaties pieturēties. Ja kāds lūdz papildus uzdevumu, pārbaudiet, vai tas ir svarīgāks par tavām 3 prioritātēm. Ja jūsu 3 prioritātēs tas neietilps, tas ir ekstra. Un par to tā arī jāizturās. Nav jāatsaka uzreiz, bet ir jāvelta laiks pārdomām, jāsakopo domas, un tam ir vajadzīga pauze. Ja nav iespēja tajā brīdī paņemt pauzi, atbildiet laipni, skaidri, piemēram, šobrīd man tas nav iespējams, bet mēs varam pie tā atgriezties vēlāk. Kas notiek? Šāda frāze no vienas puses ļauj pateikt nē, bet tā neļauj pasliktināt un sabojāt attiecības. Protams, ar norunu, ka jūs to nedarat katru reizi. Otrs princips, kurus aicinātu ievērot, ir nospraust konkrētas laika robežas. Ir svarīgi, ka jūs nosakat konkrētu brīdi, kad tieši jūs pabeidzat savu darbu, lai nenestu, tā teikt, darbu mājās. Un kad šis laiks pienāk, aizvediet datoru, nolieciet materiālus malā, ieguldiet, lai atjaunotos, parūpējieties par sevi. Jo bieži mēs par sevi aizmirstam parūpēties, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs izdegam. Atgādiniet sev, tagad svarīga ir mana
personīgā dzīve, attiecības ar citiem un, kas ir ļoti svarīgi, attiecības ar sevi. Tas palīdz nenest darbu uz mājām gan fiziski, gan tā teikt emocionāli un ļauj izvairīties no izdegšanas. Bet vēl ko es varu pateikt no pieredzes, lai izvairītos no izdegšanas, ir svarīgi, ka jūs atrodat un izveidojat tādus kā mazus atjaunošanās rituālus, varat to saukt par tādu relaksa rutīnu, un to praktizējat katru dienu. Jūs teiksiet, man tam nav laika, es jūs saprotu, bet mēs šeit nerunājam par daudzām stundām. Ja jūs veltīsiet kaut vai 5 minūtes sev, tas ir ieguldījums ilgtermiņā, ja jūs to darat katru dienu. Tā var būt pastaiga, jūs varat palasīt kādu vērtīgu, jums patīkamu grāmatu, vai vienkārši padzert tējas krūzi klusumā, ja jums tas ir iespējams. Tad šīs un tam līdzīgas nelielas darbības palīdzēs jums saglabāt un uzturēt līdzsvaru ilgtermiņā. Un vēl ir vērts mācīties priecāties par maziem panākumiem, veiksmēm, sasniegumiem. Tad ir svarīgi pierakstīt kaut vienu pozitīvu lietu dienas beigās. Un, kā es iepriekš stāstīju, tas var būt saistīts ar skolēnu reakciju vai mācību norisi, jūsu darba vietu un tam līdzīgi. Bet tas varbūt ir kaut vai kāda vienkārša lieta, kas jums tajā dienā ārpus skolas vides iepriecināja. Jo tas stiprinās sajūtu, ka arī jūsu darbs ir jēgpilns, ne tikai bezgalīgs pienākumu saraksts, kuru nekad nevar atrisināt. Pateikt nē ir svarīgi. Un citreiz mums ir vērts atcerēties, ka pateikt nē citiem bieži nozīmē pateikt jā sev pašam. Galu galā, ja mēs izdegam, kā mēs varēsim palīdzēt citiem? Kā mēs varēsim palīdzēt skolēniem, ar kuriem mēs strādājam, ja mums pašiem nebūs iekšēji tās enerģijas? Un tas ir priekšnoteikums, lai saglabātu gan spēku, gan prieku savā darbā. Pēc stresa situācijas svarīgākais ir radīt īsu pārejas brīdi starp stundām. Kā to darīt? Pirmkārt, visefektīvākā iedarbība ir strādājot apzināti, mērķiecīgi ar pareizu elpošanu. Tad pirms jūs ieiet klasē vai uzsākat jaunu mācību stundu, jūs varat varbūt apstāties koridorā, vai paiet nostāk, varbūt vēl skolēni nav ienākuši klasē. Un 3 reizes dziļi ieelpot un izelpot. Atcerieties, kā izelpai ir jābūt 2 reizes ilgākai par ieelpu, lai normalizētu jūsu nervu sistēmu. Tas palīdz atlaist arī iepriekšējās stundas spriedzi. Otrkārt, galvenais pamatprincips ir kustība. Tā var būt tāda vienkārša kustība, kā vienkārši jūs izpurnat plecus, izkustinat rokas vai vienkārši izstaipieties. Bet tieši kustība vēl bez elpošanas, elpošana, protams, papildus ar kustību vajag apvienot, mazinās jūsu iekšēji spriedzi. Bet tam, uzsveršu vēlreiz, ir jābūt paradumam. Šis signāls, kustība tātad, ķermenim pasaka, situācija ir norimusi, vētra, tā teikt, tālaini sakot, ir pārgājusi. Treškārt, ir ļoti svarīgi, uz ko mēs koncentrējamies, kam mēs pievēršam savu prātu. Pirms mēs sākam nākamo stundu, ir vērts pateikt sev, piemēram, vienu teikumu, kas mūs pozitīvi noskaņo. Psiholoģijā to sauc par afirmāciju, pozitīvu afirmāciju, jeb apstiprinājumu. Piemēram, mēs varam pateikt sev, šī ir jauna stunda, šī ir jauna iespēja. Un man izdosies. Vai arī mani skolēni nav vainīgi pie iepriekšējās situācijas. Jo varbūt jums bija tikko klase iepriekšējā mācību stundā, kas jūs nokaitināja.
Bet nākamā jau ir cita klase. Un viņi nav saistīti nekādā veidā ar to iepriekšējo situāciju. Tam līdzīgi jūs varat noformulēt priekš sevis, kas ir jums visefektīvākais. Šādas afirmācijas ir ļoti daudz dažādas pieejamas. Tās palīdz atbrīvot prātu un novērst no tā, kas jau ir bijis, no šīs spriedzes bijušās, jo tā jau ir notikusi. Tā vētra jau ir pārgājusi. Tagad jautājums par atjaunošanos. Ja ir iespējams, ienāciet klasē ar kādu, nu, tā teikt, nelielu rituālu. Nu, piemēram, jūs varat uzsākt stundas ar īsu mūzikas fragmentu, kas ir sevišķi būtu piemērots jūsu tēmai. Es saprotu, ka ne visos mācību priekšmetos tas būtu iespējams, bet tas var jums noderēt. Tā var būt arī īsa kustība, ko jūs izpildat kopā ar skolēniem, sevišķi jūs strādājat ar jaunākām klasēm. Vai jūs varat sākt ar to, ka jūs uzdodat vienu interesantu, kaut kādu tādu pamudinošu jautājumu skolēniem. Nu, šeit ir dažādas mācību tādas disciplīnas, metodas un paņēmieni un dažādi efektīvi risinājumi, par kuriem mēs runājam arī mūsu mācību platformā Teach Inspire. Iesaku paskatīties arī citus video, tie jums noteikti noderēs. Šāds rituāls vienlaikus noskaņo jūs un reizē, nu tā teikt, pārliek arī klasi, jeb skolēnus, tādā kā jaunā sākuma pozīcijā. Un visbeidzot, ir ļoti svarīgi sevi nestrostēt, nevainot, bet būt pret sevi ļoti ne tikai prasīgiem, bet tik, cik prasīgi jūs esat, tikpat proporcionāli prasīgiem ir jābūt, tikpat proporcionāli ir jābūt iejūtīgiem, empātiskiem pret sevi. Cilvēks sakot, sevi ir jāmīl pedagoga darbā. Nav jābūt ideālam katrā stundā, un būsim godīgi, mēs nemaz nevaram būt ideāli, jo tas ir tikai normāli, ka mēs pieejam, varbūt ir kaut kādas neprecizitātes, bet no tā mācāmies. Tas ir galvenais. Ir svarīgi spēt atlaist iepriekš uzkrāto spriedzi un dot sev atļauju sākt no jauna. Neviens to nespēs un nevar izdarīt jūsu vietā. Jums vienīgais variants ir tikai tāds, ja jūs iegūdat laiku, kaut vai ņemat vienkārši lietas, par kurām mēs esam jau runājuši, un iegūdat savā tādā atjaunotnē. Atcerieties, katra stunda ir jauna iespēja, nevis turpinājums iepriekšējiem stresa mirklim. Bet, protams, jums ir vajadzīgs arī šo stresu risināt, un tāpēc izmantojiet pārtraukumus efektīvi un arī veltiet dienā laiku, kad jūs varbūt vakarā paņemat pusstundiņu, lai pavingrotu un pālpot un atpūstos. Ja? Jau tas ieguldījums, jūs to darat mērķiecīgi, jums noteikti noderēs. Kad pedagogs pats ir stresā, to izjutīs arī citi ļoti ātri. Atkārtošu to vēlreiz, jo tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam. Un tad ir svarīgi, pirmais solis būtu atzīt, jā, es esmu cilvēks, un arī man ir grūti brīži. Man nav jātiecās uz perfekciju. Man ir kvalitatīvi jādara savs darbs, bet man nav jābūt necilvēkam, teiksim tā. Šī atzīšanās sev palīdz arī mazināt spriedzi. Jo tad vairs nav jātēlo, ka visam jābūt ir perfekti. Jo tieši šis perfekcionisms bieži vien izraisa paaugstinātu stresu. Un vēl, protams, var izmantot dažas citas, tādas īsas pašpalīdzības tehnikas. Kā jau es pieminēju, dažas no tām ir saistītas ar dziļo diafragmālo elpošanu, bet tā var būt arī īsa saruna ar jūsu kolēģi gaitenī, bet uzmanieties, lai šī saruna nebūtu negatīva, lai tā būtu pozitīva, uzlādējoša. Un tāpēc ļoti svarīgi ir veidot, ja jūs, teiksim, esat skolu administrācijas pārstāvi, tad ir ļoti svarīgi rūpēties par to, lai skolotājiem, saviem darbiniekiem arī to mācītu, to veicinātu, ka skolotāji viens otru pozitīvi iemācās uzlādēt un atbalstīt emocionāli.
Varat veltīt arī vienkārši 5 minūtes klusumā, uzsvēršu klusumā ar tējas krūzi, piemēram. Klusums nozīmē, ka tajā brīdī ir klusums, nevis jūs scrollojat un ritināt un skatāties ziņu virsrakstus, vai, nu, ja vien mūzika jums tiešām nenomierina, klausāties kādu mūziku vai tur raidierakstu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Klusums palīdz mums labāk atjaunoties parasti. Tieši šie mazie brīži ļaus jums samazināt stresa pārnesi uz nākamo klasi. Lai iedrošinātu dalīties grūtībās, vadībai un arī kolēģiem, kā jau es tikko pieminēju, ir būtiski radīt drošu, emocionāli, psiholoģiski, ne tikai fiziski drošu vidi. Un tas nozīmē iemācīties klausīties. Nevis uzreiz kritizēt, vērtēt. Tas skolotājiem, ticiet man, es daudz gadus, esmu vairākus gadus strādājis ar skolotājiem, un es zinu, ka mums tas ir grūti. Mums tas šķiet bieži vien pašsaprotami, jo galu galā klausīšanās prasme ir viena no vissvarīgākajām mūsu darbā. Bet, ja godīgi, nu, mēs klibojam ar to kopumā, ņemot Latvijā, un mans aicinājums būtu izmantot kaut vai Teach Inspire sniegtās iespējas, lai trenētos un apgūtu, kā efektīvi komunicēt, un tā skaitā, kā prasmīgi klausīties. Piemēram, sapulcē, darbinieku sapulcē, jūs varat ieviest tā saukto apļa minūti, kur katrs pasaka tikai vienu lietu, nevis izpaužās bezjēgā. Vienu lietu, kas šobrīd rada grūtības. Bet, ja jūs esat vadības pārstāvis, pat ieteiktu to darīt anonīmi un izveidot, teiksim, kaut vai digitālu tāfeli, kur var anonīmi uzrakstīt savas idejas, un tas var pat iedot jums objektīvāku informāciju. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izteikt savu viedokli bez kaut kādiem padziļinātiem komentāriem, bez kritikas, un ir jāvelta laiks, lai reāli ieklausītos. Nevis tikai pamāt ar galvu, nu jā, mums ir tā problēma, nu ko darīsim, neko. Ja? Bet reāli ieklausītos, un pēc tam, kad esat uzklausījuši, tikai tad kopīgiem spēkiem meklēt risinājumus. Šāda vienkārša prakse mazinās sajūtu, ka problēmas ir, tā teikt, jāuzkrauj tikai uz saviem pleciem un jāiznes vienatnē. Un, protams, ir svarīgi arī nu, tā teikt, nu, ieviest kā tādu pateicības praksi ikdienā. Un vadītāji, skolas vadītāji, piemēram, var rādīt konkrētu piemēru. Tā arī atklāt pasakot. Jā, arī man reizēm ir grūti, bet es izmantoju, teiksim, šādu paņēmienu un daloties ar to, nevis to uzspiežot, bet rekomendējot. Tā ir viena no lietām, kas dos konkrētu signālu, ka palīdzības meklēšana šo ļoti svarīgi saprast. Uzsvēršu vēlreiz. Palīdzības meklēšana nav jūsu vājuma pazīme. Tā ir pazīme profesionālai rīcībai, tieši kompetentai rīcībai. Atcerēsimies, ka skolotājs, kurš rūpējas par sevi, spēj likumsakrīgi arī daudz labāk rūpēties par skolēniem. Un atklātība kolēģu starpā bieži vien ir pirmais solis uz kopīgu savstarpēju atbalstu.